Esi paties pret sevi. Ir man video, ņem noskaties. Kāpēc par šo? Jo bija man darbs ar vienu cilvēku šonadēļ, un stāsts bija par motivāciju. Un, tā pieredze rāda, ka katram cilvēkam ir savas motivācijas, bet viena no, protams, ir šis finansiālais. Un tajā brīdī, kad cilvēks saka, hei, mana finansiālā motivācija ir tāda, tad es savukārt paskatos uz to, kāds tad ir tas rezultāts, kas tad ir izdarīts, kas ir sasniegts. Un te ir pilnīgā pretruna. Un pretruna ir tajā, ka cilvēks nav patiess pret sevi. Liela daļa cilvēku nav patiess pret sevi. Jo vārdos pateikt, ka tava motivācija ir tāda, ir ok, bet kas tad notiek ikdienā? Ko tad tu dari, lai patiešām tu arī to, piemēram, finansiālo motivāciju sasniegtu katru mēnesi? Ko tu dari? Ja tev nesanāk, tad ko tu dari? Ja tu nedari, vai tu saki, man tur negribējās, man tur tas vai tur šitas, hei, tad par ko ir stāsts? Tu tad uzdod sev jautājumu, tu esi patiess, tu tā, kā es teicu, tad iesit mazliet sevi. Tā ir viena lieta, patiess pret sevi. Otrs ir tas, ko es teicu arī nesenā video, pāris video ir atpakaļ, tēma par radi problēmu. Pat ja tad, kad tev šķiet, ka ir ok, radi problēmu. Ja tev šķiet, ka tava motivācija finansiālā ir šī, un, protams, ir kaut kāds rezultāts, tad tik un tā uztaisi problēmu. Paskaties no problēmas skatu punkta uz šo konkrēto lietu un tad uzdod jautājums, vai patiešām tā ir tā tava motivācija, un ja tā ir, tad ko tad tu dari? Ieraugi šķēršļus, jeb radi šķēršļus. Un tad tu ieraudzīsi risinājumus, tad tu ieraudzīsi, kā tu vari labāk, tad tu ieraudzīsi, kā tu vari savādāk. Jo kamēr tu to nedari, tikmēr tie ir tikai un vienīgi vārdi. Un tā nav tukša runāšana. Tas patiešām ir realitāte, tā ir ikdiena. Ja tu šādā veidā to strādāsi, divas lietas. Esi godīgs un patiess vai patiess pret sevi un radi problēmu. Tad tev sanāks. Tad tu spēsi no tā nulles punkta vai no kaut kāda cita punkta nonākt tajā nākamajā līmenī. Ja tu to neizdarīsi, tad tu tur paliksi arī tur, kur tu paliec. Un es to ļoti labi zinu, tāpēc, ka es ar to ikdienā strādāju ar cilvēkiem. Un es zinu, kā tas strādā, kā tas ietekmē un kas mainās. Spied patīk, sekojiet, saglabājiet,